Sveiki! Šodien esmu atbraukusi uz zemnieku saimniecību Arāji, un ar mani ir kopā saimniecības agronoms Andis. Sveika, Baiva! Šodien kopā apskatīsim mūsu izmēģinājumu laukus, parunāsimies par to, kādi darbi ir paveikti arī pašā saimniecībā, un ieskatīsimies arī pavasara plānos. Andi, pastāsti vairāk par saimniecību un par jūsu līdzšinējo darbu pieredzi. Šobrīd atrodamies Dobeles novadā, Aura pagastā. Saimniecība jau strādā vairāk kā 20 gadus. Šobrīd apstrādājam 1600 hektārus. Līdzšinējā pieredze, arī ko strādājam, galvenokārt sējam ziemas kviešus, ziemas rapsi un, protams, arī vasarājus un mēģinām arī kādu citas kultūras izmēģināt. Varbūt var nedaudz ieskicēt, kādas augsnes apstrādes tehnoloģijas, smidzināšanas tehnoloģijas jūs saimniecībā pielietojat? Iepriekš mēs strādājām tradicionālo augsnes apstrādes tehnoloģiju. Šobrīd, protams, ir daudz kas mainījies, arī mēģinām, lai varētu to lielāku platību, kas ir palielinājusies, salīdzinot ar iepriekš, arī mainamies un izmantojam gan minimālu augsnes apstrādi, gan tiešo sēju, kas attiecās uz auga aizsardzības līdzekļiem. Protams, sekojam līdz visiem jaunumiem, kas tiek piedāvāti tirgu. Mēģinam visu tā arī strādāt pēc iespējas kvalitīvāk. Un kāda ir tava secinājuma? Vai bija vērts pāriet no tradicionālās augsnes apstrādes un izmēģināt ko jaunu, vai tomēr ne? Pavisam noteikti ir jāmēģina viss, gan lai saprastu to, kāds katrai saimniecībai ir labāks. Bet mūsu pieredze rāda tomēr, ka vajadzētu daļu atstāt, kas ir tradicionāli, un daļa, protams, iet līdz un mainīties uz priekšu. Tūlīt mēs dosimies apskatīt arī izmēģinājuma lauku, uz kura mūs gaida kolēģi Ģirts ar Arti. Bet pirms mēs ejam, Andi, pastāst varbūt, kāpēc jūs piekritāt šim izaicinājumam ierīkot saimniecībā izmēģinājumus? Interese bija vairāk par to, kā ir būt otrā pusē, rīkojot lauku dienas, ne tikai apmeklējot tās. Gribējās zināt, cik smags un grūts darbs ir ieguldīt, lai izveidot šādu veidu lauku dienas. Ģirti, īsumā pastāst lūdzu, kādus darbus esam paveikuši rudenī? Tātad mēs esam uz lauka, kur ir iesēts 11 rapšu šķirnes un 5 aiz muguras mums kviešu šķirnītes. Un 6. variants ir miks, kur ir apvienots 3 kviešu šķirnes. Bez šķiņu salīdzināšanas mums ir arī izveidoti izmēģinājumi, kur ir salīdzināti dažādi auga aizsardzības līdzekļi un mikroelementi. Domājot par auga aizsardzības līdzekļiem, kas tieši ir tas, ko tu gribēji ar šiem izmēģinājumiem pierādīt, parādīt vai vienkārši notestēt? Galvenais mērķis bija parādīt mūsu klientiem dažādas tehnoloģijas, ko piedāvā auga aizsardzības firmas, un lai mēs varētu izvērtēt un salīdzināt dažādos variantus. Arti, un kāds ir tavs plāns mikroelementu izmēģinājumos? Ko mēs redzēsim un ko mēs pārbaudīsim? Tad mums šeit ir ierīkoti arī ārpus sakņu mēslošanas līdzekļu izmēģinājumi, kas sadalās mikroorganismi, mikroelementi, biostimulātori. Katrai šai grupai mēs gribam pārbaudīt šo produktu efektivitāti, vai mēs redzam fizioloģiskas izmaiņas vai ne. No biostimulātoriem vai mainās iedarbība lietojot kopā ar dažādiem auga aizsardzības līdzekļiem. No mikroorganismiem mēs vēlamies redzēt, vai izveidojas lielāka augsts sakņu sistēma, kā arī beigās mēs kontrolēsim ražas datus un kvalitātes datus un gribam redzēt, vai tur būs izmaiņas vai nebūs izmaiņas. Esam apstaigājuši izmēģinājumu lauku, gan rapšus, gan kviešus, un varbūt tava kā agronoma secinājumi, kā izskatās šis viss lauks uz šo brīdi un ko varbūt varam sagaidīt pavasarim. Salīdzinot šo produktu lietošanas, gan devas, gan vispār, mēs redzam, ka ir izmaiņas augos. Mēs to redzam gan fizioloģiski, gan arī sakņu sistēmu. Apskatot kviešus, mēs vēl baigi daudz neko neredzam, jo ir tagad pašlaik tikai 3 lapu stadija. Bet labais aspekts, teiksim, runājot par apšiem, redzam to, ka lietojot jūras aļģes produktus kopā ar agresīviem herbicīdiem, mēs praktiski tiekam vaļā no jebkādiem stresiem, kā arī lietojot šos pašus produktus kopā ar regulātoriem.
Mēs redzam, ka iedarbība uzlabojās, līdz ar to šīs augšanas punkts neceļās uz augšu, bet viņš ir smuki lejā, kompakts un stāv. Andi, un kādi ir tavi novērojumi par to, kas līdz šim ir paveikts, un tavs profesionāli ieskats par to, kā izskatās un ko tu varbūt pats sev esi aizguvis? Katrā gadījumā tas, ko mēs šeit redzam, ir ļoti labi izskatās. No paša sākuma viss, kā mēs bijām izdomājuši, šeit apvienot vienā laukā gan rapšus, gan ziemas kviešus. Uz šo brīdi ļoti labi izskatās. Es ar ļoti lielu nepacietību gaidu pavasari, kā tas viss turpināsies. Girta, tātad kādi plāni ir pavasarim? Tādēļ mums šeit plānojās iesēt arī zaļmēslojuma maisījumi, kurus laukdienās varēs apskatīt un izvērtēt. Un, papildinot Girta teikto, pavasarī tiks izveidoti arī izmēģinājumi slāpekļu mēslojumam ar dažādām devām un novērtēsim viņu efektivitāti. Mēs esam veiksmīgi pabeiguši visus rudens darbus uz mūsu izmēģinājumu lauka un esam priecīgi paziņot, ka tieši uz šī laukuma mēs tiksimies kopā ar jums jau nākamgad lielajās lauku dienās, 3. jūlijā.